Nu, ko labrīt! Mēs šorīt Labrīt! tiekamies sarunā, kārtējā ikrītām sirds sarunā kopā ar Daci un manu Līgu. Un šodienas tēmā mums ir parunāties par sirds darbu. Un te ir tas pirmais jautājums, ar ko tad atšķirās sirds ceļš no sirds darba, un vai to vispār var atdalīt, vajag atdalīt, kam vajag atdalīt. Un, tad par to mēs parunāsim mazliet tādā kontekstā, jo patiesībā tas nu, mums pašām jau tas ļoti, ļoti ir sirdī, man liekas, ka tuvs un pazīstams un pašsaprotams, ka tas ir ļoti līdzīgi. Un, bet tās gatavības un starta pozīcija, no kurienes cilvēki sāk, ir dažādas. Jo citam, nu, piemēram, kā es tagad mazliet tā kā ievadiņā iesākšu, ja? Kā es to redzu un saprotu, kad ir cilvēki, kas ir tādā pozīcijā, ka viņi jūt šo te impulsu, ka grib kaut kā savādāk, kad vairs negrib tā kā ir šobrīdējā brīdī, jā, tur, kur viņš atrodas, jo viņš nejūtās piepildīts, viņš nejūtās laimīgs, viņš jūt, ka viņš ir vai nu izdedzis, vai trūks motivācijas darīt, turpināt darīt to, ko viņš dara. Un tad ir tas jautājums, ko man vispār darīt, kā man darīt, kur man virzīties, kas vispār ir tas, kas man patīk. Un tas ir tas posms, kad cilvēks grib uzkāpt uz šī sirds darba. Tā kā Dacīta arī nesen man to izgaismoja, kad ja gribās tā kā tiešām vispār saprast, kas priekš tevis ir, nu pat ne sirds darbs, bet sirds ceļš. Sorry, piedodiet. Par sirds ceļu, kad uzkāpt uz tā sirds ceļa, lai, nu, lai tiešām saprastu, jo ir jau tā, ka mēs tiešām ejam to sirds ceļu. Vienkārši tajā brīdī, kad mums atkal pazūd kaut kāda motivācija, tas nozīmē, ka, hei, laiks ir pārskatīt savu dzīvi, jo ir pienācis laiks kaut kādam dzīves pagrieziena punktam. Tad kaut kur citur jau mīt tavas intereses, tava deksme, jā, tur, kur tā sirsniņa iedegās, acis iemirdzās, ko gribās darīt. Un tad ir jautājums, vai tu sevi ieklausies, vai tu sevi sadzirdi, un vai tu attiecīgi arī rīkojies, lai nu, uzsāktu to savu sirds ceļu. Nu, lūk, un tad, kad ir jau cilvēks, viņš sācis sev sadzirdēt un sāk iet to savu sirds ceļu, jo tajā, nu, piemēram, ikigai nedēļā, kas notiek, mēs izgaismojam tiešām arī nu, tādas praktiskas lietas, lai tu sazemētos, lai mēs ne tikai izgaismojam to garīgo pusi, kad ir tas, kas tev patīk, tavas vērtības, kas tevi piepildi, ja tur pastaigas pie dabas vai tur vēl kaut kas, bet kad arī tas, ko tu esi nācis vispār šeit darīt, kas ir tas, ko tu esi nācis dot, caur ko darboties, ko realizēt, un tas pa lielam ir mūsu darbs. Un te atkal ir tas jautājums pirmais, nu, es tā saprotu, kas katram ir definīcija darbs, ja? Jo kādam darbs ir strādāt no tikiem līdz tikiem, rukāt visu laiku, strādāt non-stopā, no 8, no 7, nezinu, no 8 līdz 5, ja tas darba laiks bija. Kādam darbs jau kļūst par dzīvesveidu, kad viņam nav noteiktas stundas, viņš ir vienkārši savā plūsmā, viņš vienkārši rada, un ar to viņš saņem arī atalgojumu, un tas ir viņa darbs. Un tad, kad tu uztver to dzīvi tik viegli, ka tu vienkārši esi un rādi un dari to, kas tev patīk, un tas tā kā saplūst tā organiski, tas darbs saplūst ar tavu dzīvesveidu, un mēs tā strikti nu, tā kā beidzās tā strikta atdalīšana, ka tagad ir darbs, un pēc tam ir atpūta, bet, kad tu darbā arī vari just to prieku, gandrību, tas tā kā, nu, ka tu ej uz darbu uz prieku, tā ir vienkārši daļa no dzīvesveida. Protams, tas nenozīmē, ka nu, nav jādisciplinē sevi, piemēram, kad tev vajag konkrēti izdarīt, tad tu zini, ka, piemēram, stundu lūdzu netraucējiet, es eju darbiņā, man ir lietas, kas man ir jāizdara. Tas arī, protams, tas paliek. Bet tā attieksme, ar kādu mēs ejam pret darbu, man liekas, ka tas ir tā, tā atslēga tajā visā. Un tāpēc arī tas sirds darbs, tas nākamais posms, kad cilvēks saprot, ka viņš jau ar to, kas viņam patīk un ko viņš prot darīt, ka viņš ar to tiešām spēja iedot kaut kādu labumu citam, un citi ir pateicīgi to saņemt, un līdz ar to viņi ir gatavi atdarīt, dot atpakaļ šo te naudiņu, ar naudiņu vai ar citiem veidiem, ja? Jo tā miedarbība mums notiek šeit uz zemes, tas ir vienkārši tāds
neatņemama sastāvdaļa. Tas arī tāds dabisks process, kas notiek, kad mēs kaut ko dodam, mums dabiski nāk pretī. Un tas arī atkal ir par to sirds atvērtību patiesībā, vai mēs spējam pieņemt, saņemt, vai mums ir atvērts šis saņemšanas kanāls, un vai mums ir atvērts arī došanas kanāls. Un šeit arī nesen vēl ar vienu skaistu dvēseli, kas ir ieinteresēta visā šajā SCA mūsu projektiņā. Tieši par šo arī vēlreiz izgaismoju, kad vienā no mūsu kaut kādām pašām pirmajām sarunām, kur mēs runājām par vispār SCA, par ikigai nedēļu, man liekas, ka ne pat šajā reizē, bet vispār vēl pagājušajā gadā vai kaut kādi pirmie video, kur es stāstīju par to, ka vai ir šis te balans starp ņemšanu un došanu. Ja, un tas ir tās rokas, ko mēs darām, kā mēs miedaramies ar pasauli. Horizontālā līmenī viņš iet caur sirds centru. Un tā visa tēma, sirds ceļš, sirds darbs, tas ir par to. Un te ir jautājums arī, kur cilvēks ir iestrēdzis, vai viņš ir šobrīd tādā pozīcijā, ka viņš tikai dod un sevi tukšo un neko nepiepilda sevi atpakaļ pienācīgi, ja, kad ir kaut kāda tikai tāda. Kaut kas pietrūks, var sakot, vai arī cilvēks tādā pozīcijā, ka viņš tikai ņem, viņš ir pieredzējis saņemt, ņemt, viņš uzskata, ka viņam vajag vēl un nav nekad gana, bet dot un nedot viņš nav gatavs, piemēram. Ja? Tas arī tāds jau, turpat var arī skatīties to sievišķo un vīrišķo enerģijas aspektu, papētīt, pajust, kā ir tev un kāpēc tev tā ir, ja? Jo kreisā roka mums ir es ņemu, un tā ir sievišķa enerģija. Jo sievišķa enerģija ir tā, kad mēs ejam uz iekšu, mēs atgriežamies pie sevis, mēs sajūtam un rādām iekšpusē. Un labā roka ir, ka mēs padodam uz priekšu, dodam no sirds, un tā ir par komunikāciju uz āru, tā ir vīrišķā enerģija. Tātad mēs kā komunicējam ar sociumu, miedarbība ar apkārtējiem, tas, ko mēs realizējam, tas, ko mēs no sevis, ko mēs esam iekšā uzradījuši, ko mēs varam dot. Lūk, un tajā arī visai harmonijai jābūt. Lūk, un tad tas, kāpēc šis ievads gan jo, lai saprastu pati, sajustu, kurā vietā tu esi, kurā vietā mēs katrs esam, jo mēs katrs esam kaut kādā savā izaugsmas ceļā, un kāds tikai vēl meklē šo sirds ceļu un grib uz viņu uzkāpt, kāds jau jūt, kad viņš arvien vairāk iet pa savu sirds ceļu, viņš ieklausās sevī un viņš saprot, un viņš jau grib tā kā pāriet nākamajā līmenī, lai viņš arī tiešām var darīt un darboties un tiešām kaut ko tādu. Zin, tā sajūta, kad ļoti daudziem tagad, kas pie manis arī nāk, ir tā sajūta, ka es gribu beidzot dot un darīt to, kas ir jēgpilni tādā mērā, ka es tiešām gribu dot labumu citiem. Aiz sevis, teiksim, kaut ko vai nu atstāt, vai pat neatstāt, ja, jo ne visiem arī tāda misija ir, bet kad tu vienkārši ar savu enerģiju, savu klātesamību esot tāds, kā tu esi, tu iedod kaut kādu labumu, augstāku labumu citiem. Jo tas ir tas, kāpēc tu īstenībā jau esi nācis šeit, vai ne? Lūk, un tas ir tas, un tad kā viņi pēc tam apvienot ar darbu, tāpēc, ka jāsaprot, ka ir jābūt šīm garīgajiem un materiālajiem balansam šīs zemes. Un es vakar tieši arī biju noklausījos vienu meistarklasu, gribu padalīties, jo ļoti vērtīga saruna viņai bija par savas dzīves atklāsmēm, jo viņa ir veiksmīga sieviete. Viņa runāja tieši par pārpilnības enerģiju un tātad naudas tēmu arī un tā. Un viņai gadījās kaut kāds akcidents, viņai, var sakot, viss bija. Viņai bija, kā saka, 7 figūru šis te biznes izveidots un veiksmīgi viņa dzīvoja brīvi, tā kā viņa gribēja. Atsakot par materiālu, viņai vispār nav jāuztraucās, un viņa ir jau 15 gadus savā sirdsdarbā rāda un dara, un viņai notikās kaut kāds tur akcidents, kaut kāds negadījums, un viņai bija smadzeņu operācija, pēc kuras viņai tas brīdis, tas atkopšanās brīdis, tātad, kad tu esi vairāk ar sevi, lika viņai sajust un savienoties ar šo te iekšējo kaut kādu dievišķo to dvēselisko pusi. Un te viņi ieraudzīja un sajūta, ka, hei, man nauda nemaz nav tik svarīga, kad tam nemaz dzīvē nav tik liela nozīme. Un tad viņa tāda sajūta, tāda paclātība, viņa jau pat bija gatava
visu tur slēgt ciet no sērijas, ka var taču iztikt ar minimumu, visi pietiekami, visi tur mīlestīgi, visi skaisti un tā. Un tad viņa bija aizgājusi pie savu mentoru un to izstāstījis mentoru, un viņa teica, bet klausies, tu tomēr dzīvo 3D realitātē, kurā pastāv nu, šī energoapmaiņa caur naudu. Tev tomēr ir jādzīvo, tev tomēr tas viss ir vajadzīgs. Vai tiešām tu tā tik viegli no tā vienkārši atteiksies, kas notiks pēc tam? Un tad viņa saprata, jā, viņai taisnība, ka tiešām šī ir tā 3D realitāte. Un sanāk, ka, ko viņa arī minēja, kad var notikt tieši šis tā kā tāds splits starp garīgo un materiālo. Vai nu cilvēks ir tikai materiālajā un neskata to garīgo, vai cilvēks aiziet tikai garīgajā un pēc tam ir gatavs atteikties no tā materiālā. Un tad viņai bija tāds jautājums auditorijai, kāpēc notiek šis splits, nu tā kā tā atdalīšanās tik krasa, nu tā kā vainu, kāpēc ir tik grūti būt gan, nu tā kā tādā pieņemt abas šīs puses un vērtības. Un tas man ļoti sasaucās arī ar visu to mūsu šo te projektu, jo es sapratu, ka tas arī ir ikigai nedēļas uzdevums, tā sazemēšanās vai tā atgriešanās pie savas sirds centra, sajust, saprast, kas tad ir īsti mans. Tas ir par to, ka tu sabalansē gan garīgās vērtības, gan materiālo pusi. Un tagad mēs runāsim par to sirds darbu, un tas ir par šo te materiālo pusi un kā viņu apvienot ar šīm savām garīgajām vērtībām, tad to, kas tev interesē. Un, jā, tā kā, un es zinu, ka Dacītē ir pieredze šajā jomā, un tāpēc es Daci, varbūt arī tu tagad saki savus Jā, šo jā, tēmu. es pateikšu savus vārdus, jā, es par savu pieredzi sākšu, jo man visu laiku tas darbs, kā es uzskatīju, nu kā, tā kā es uzaugu, ka tas ir tāds pienākums, tev ir jādara, jāatrod labs darbs, ir jāstrādā, jāpelna nauda, un tad sanāk kaut kādā brīdī, tas bija mans ceļš, ka pirmais es sāku jau skolā strādāt tur redakcijā, jo man tur negribējās brāļa veco riteni un vecās botas. Man vajadzēja savas botas un savu riteni. Un tad man vecāki teica, nu, mēs jums visiem 3 bērniem nevaram nopirkt katram jaunas, bet ja tu gribi, mēs tev varam darbu sameklēt. Un viņi man sameklēja darbu, un man bija 11 gadi, man liekas, jā, kaut kur 12 gadi, un es pēc skolas tur rakstīju, es uz datora ātri iemācījos rakstīt, toreiz datori bija retums, bet mums bija mājās. Un tad tur bija tās vietas, tur varēja par naudu jo kolhozi bruka un tā, un es strādāju visu laiku, un tas darbs, tas arī kā no man vecākiem bija ļoti, ļoti liela darba mīlestība, es pat teiktu, kaut kādā ziņā mans tēvs noteikti bija darba holiks, pēc tam es tā sapratu. Un tad tas darbs bija tā, ka tu pelni. Un tad, protams, kad ar Latvijas, kad sākās, nu, ka Latvija palika neatkarīga un sākās tā kā nu, darba vietas atvērāt, tas karjeras jautājums bija palicis ļoti svarīgs. Tieši cik tu pelni, kāds tev ir amats. Un kaut kā tas bija tas, man saka, seskrētierijā, ja, ka tas veiksmes, ka tu ieņem kaut kādus labākus darbus, tu saņem vairāk. Un līdz pat brīdim, kad bija, man liekas, tas bija kaut kādi 5 gadi atpakaļ, un es jau biju Zviedrijā, un es varēju, nu, beidzot es biju sevi pabarojusi ar savu materiālajām vēlmēm, jo es varēju ļoti, ļoti, ļoti daudz ko atļauties, un ir tā, ka, un es piefiksēju sevi pie domas, ka es apskaužu to, kas ir, nu, tiešām apskaudu. Es apskaudu tos, kas ir aizgājuši pensijā. Es atceros, bija tāds notikums, ka draudzenei paziņu, viņai statuja uzkrita virsū, viņai bija gandrīz paralizēta slimnīcā, un es viņu apskaudu par to, ka viņa guļ slimnīcā, un viņai nav jāstrādā. Un man tas bija tāds wake-up calls. Es domāju, Dāce, ko tu tagad manifestē tagad? un tas bija tāds, kad pirms tam es biju, tā kā es strādāju to savu programmu, ja, kad es eju, es strādāju, nu, jau tā, ka man bija forši kolēģi, man bija forši kolēģi, forši darbi, un nav tā, bet kaut kādā brīdī tu esi iegājis tajā, un tu nezini, kā var būt savādāk. Un man tieši caur šo rakursu, caur darbu, sākās tas jautājums par sirds ceļu.
Kaut gan tad nosaukums tāds nebija, bet tas bija tad, kad es domāju, ko tu Dācija īsti gribi. Un tad, jā, tad es sāku meklēt cilvēkus, prasīt cilvēkiem, vai viņiem patīk savs darbs. Un daudziem tiešām patīk viņu darbs, un man tajā, tā kā jau es to jautāju, es vairs nebiju baigi laimīgais cilvēks. Un tad es sapratu, ka tas ir iespējams. Un vēlāk, tagad, kad vienā brīdī man arī bija, kā tu stāstīji par to mastermind, man tur bija tālu no 7 figūrām. Bet vienā brīdī man bija tā, ka es skatījos uz to kontu naudā, un es domāju, ko es tagad to Teslu pirkšu, vai es tur kaut kādu lielāku mājai kaut ko paņemšu, vai ko. Man tas pilnīgi vairs nerada. Es biju pabarojis to meiteni, kura kādreiz gribēja tās jaunās botas un jauno riteni. Bet es jau viņu pabaroju, es jau biju sen jau, bet es jau to nesapratu, jo es tikai vēl ar vienu tikai iet un rukā, un es biju pārstrādājusies, un es biju izdegusi arī pa ceļam. Un tas ir mans ceļš, kā tas mans sirds darbs, sirds ceļa kontekstā, ka mans sirds ceļš ir tas atrast to darbu. Un tad es, kad sāku dziļāk iet, vēl dziļāk numeroloģijā, tad es ieraudzīju, kāda ir tā struktūra, enerģētiski, kas ir vispār darbs, kā tas ir domāts un kā mums ir tagad, un kā tu Līga teica, ka ir no 9 līdz 5 ej nostrādā un ir kam dzīves stils. Un ja ir tas organiski, tas sirds darbs ir dzīves stils, viņam nav robeža. Un tas, ka nostrādā, tas ir tāds human construct, tas ir mūsu tā. Citi varbūt to sauc par sistēmu, bet man nepatīk tas nosaukums, jo viņam uzreiz negatīvi. Tas tāds dabisks, tas ir cilvēks radītājs. Viņš ir saradījis visādas tās struktūras, un agrāk tas kalpoja, bet tas, ko es ieraudzīju no tā numeroloģiskā viedokļa, caur numeroloģiju, bet tas arī vispār kā visumā ir būvēts, ka mums tas darbs, tā jēga tam darbam ir, ka mums ir talanti un mēs viņiem dalamies, un mēs tā kā taisam pasauli kā labāku, making the world better place, es gribētu par angliski nāk, bet tā, ka tā ir tāda klišeja izklausās, bet tā ir, mēs ar to saviem talantiem izrotājam pasauli, mēs palīdzam, mēs veidojam viņu labāku, mēs radām. Un tas tāpēc ir papildinām. Jā, gaismiņu papildinām. Jā, un mēs tā kā, un kad nav, mums vismaz kā mums tas human konstrukts ir, cilvēka konstrukts ir, kā tu strādā un tu saņem naudu, bet nauda un darbs, viņi nav viens pret vienu. Nauda, es nerunāju par naudu, te par labklājību vispār, jo nauda ir tikai viens no resursiem. Laiks īsnībā ir daudz. Tas ir vienīgais resurs, kas mums nepietiks, kas ir limitēts. Pārējais viss mums nav, bet mums ir tas talants, ir mūsu resursi, tur ir mūsu spēks, un kas nauda ir tikai viens, un tas nav tā labklājība, viņa jau nav atkarīga no tā darba, viņa nāk arī no citiem. Ja mēs skatāmies arī astroloģijā, kā ir, kad naudai mums ir 2. māja un karjerai mums ir 6. māja, un tad mums vēl rutīnām, un tā kā servisiem arī karjerai ir 10. māja, un tad servisiem 6. māja, un arī tā numeroloģis ir tā, ka tā nauda, tas nav saistīts ar darbu, tas ir drīzāk tas dzīves stils, ka tu ej, un ir ok no 9 līdz 5, kam tas patīk, jo tas tev tā kā, mobilizēs, pat teiktu, vai ne, to mobilizē. Un tas, principā, tas darbs, kas ir sirds darbs, tas nozīmē, tu vienkārši esi tu pati. Tu dalies, tu dari to, ko tu gribi, to, ko tu mīli, tu dalies ar saviem talantiem, tu radi, un tā labklājība nāk, ja tu esi atvērta, ja tu pildi to misiju, jo tu pildi savu lomu, kāpēc tu esi šajā pasaulē ieradusies. Un visas, piemēram, organizācijas, kāpēc ir projekti vai organizācijas vai firmas vai vienalga kas, jo tas nozīmē, ka ir kaut kāds liels mērķis, un viens cilvēks to nevar izdarīt, jo vajag dažādas kompetences, un tad mēs visi sanākam kopā un mēs darām. Bet, protams, cilvēks ir radītājs, un tev vajag to kādu intridziņu, tev vajag atkal kā nodomam ir liels spēks, un tā kā mēs dzīvojam materiāli noskaņotā pasaulē, tad atkal ir izveidots kāds
konstrukts, kad lai kādam naudu pelnītu, ka jau vairs tā augstākā jēga jau ir pazudusi. Un man ļoti, ļoti patīk, ka tagad ir viss, viņš ar cilvēku apzinātības celšanos, tas viss griežās atkal atpakaļ, ka ka starauja tā kārstā tornis, ka tas tornis lēnām, bet lēnām brūk, tie human konstrukti, ka cilvēki grib, viņi vairs nelien tajās kastēs, viņi nelien tajā konstruktā, viņi ir sadzirdējuši sevi, varbūt nepilnīgi, bet grib, viņi pateikuši jā tam sirdsceļam un grib kaut ko darīt noderīgu, un tāpēc tagad tik daudz personīgie brendi, tie freelanceri, jo visi tā kā vairs negrib būt iesprostoti tajās kastītēs, tajās lomās, jo arī mana pieredze, ka tas lomu apraksts, kad es biju darbā, kur es it kā, es pildu savu misiju, bet ir kaut kādas lietas, kas man ir jādara, un tās man nav talanta absolūti, bet tas lomas, tas apraksts, tas loma, Kā kas tāda pozīcijas, jā, pienākumi. Pozīcijas paust, jā, aprakstu, un viņš tur tāds ir, un tas nav vairs tas dabiski. Mums tagad viss tāds, man liekas, forši, ka cilvēki vairāk skatās uz to, kas viņiem ir dabiski, kas viņiem ir unikāli, kas viņiem ir tas unikālais devums, un kā viņi to var dot. Un tāpēc no tā visa šī mana garā stāsta un dzīves stāstā, tāpēc arī tas mans ir darbs, ko es daru, ir tie unikālie numeroloģijas taro lasījumi un sirds darba, dzīves aicinājums sirds darba. Tas lasījums, kas arī pasaka tos galvenos punktus, kas ir arī ikigai, kas ir tas, kas patīk, kāda misija, kādi talanti, kam tu palīdzi, kā naudiņa nāk, un viss tas, jā, un tagad ir tā, ka tā profesionāla vide mainās, un tas ir ļoti, 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 ļoti fantastiski, jo cilvēki tiešām ir noguruši, ir izdeguši, un to piepildījumu Cik kā gribās tu redzi, radīt. piemēram, tieši kā un kāpēc mainās karjeras, darba un profesionālā vide? Kā tu to redzi? Kur ir tas, jā, kas ir tas, ko tu vēlēsi varbūt nodot Kā citiem? es to redzu? Kad mēs esam tā kā ieprogrammēti. Mēs, ko kā iepriekš, kad darbs ir no 9 tur varbūt līdz 5, un ka jāsameklē labs darbs, vai ka tur, es nezinu, tu esi veiksmīgs, ja tev ir mašīna un māja un ģimene un kas tur, un tās viss ir tādi uzstādījumi. Un ir tā, ka Es varu piebilst. mēs ar šitā tevot ejam. Jā, pasaki. Jā, bet tāpat laikā ir arī cilvēki, kuri atskāra, ka tās ir viņu vērtības, uz ko viņi tiecās, un tas priekš viņiem šobrīd, esošajā brīdī, var būt normāli, ka viņi uz to tiecās, ja viņi atzīst, ka viņi to vēlās. Jo te ir tāds, vienu tā kā piemēru varu minēt, vēl nesen, kas izgaismojās arī vienai ļoti skaistai, sirsnīgai būtnei, un viņai bija, ka viņa iegāja tajā, kad viņa gribēja, viņa saprata, jā, ka viņa grib pelnīt naudu, viņa grib pelnīt vairāk naudu, viņa grib šo te labklājību sajust, piedzīvot un tā tālāk. Un tāpat laikā, es konkrēti šobrīd runāju, tāpēc, ka viņa caur gaisa mandalām zīmēja, un tas tur izgaismojās. Viņai pašai nāca viss šīs atziņas ļoti spēcīgi, tieši kā tādus core moments viņa izgaismoja, un viņa saprata to, ka zem tā, kāpēc viņa to grib, to materiālo visu labklājību, kāpēc viņa tur šausmīgi tiecās, un tāpat laikā, ka viņa tiecās, ir tāds saspringums iekšēji, ka tu tur izdedz ik pa laikam, aizmirsti parūpēties par sevi, bet tu zini, ka tu taču to gribi un tu ej un dari. Un kas izgaismojas, tas, ka zem tā slēpās patiesībā šī te iekšējā bērna nedziedinātā pusīte, kurš baidās kaut ko zaudēt, baidās palaist kontroli, tāpēc, ka tās ir arī tās programmas, kuras nāk no bērnības, no vecākiem, kaut kādi sākās neatrisināti konflikti ģimenē, kas spoguļo vienkārši, ka nav tie atrisināts iekšiņā kaut kādas situācijas un tā tālāk.
Un tas var aizvest līdz tai bāzei, kas zem tā patiesībā slēpjas. Un kamēr tu neesi sevi atbrīvojis no tā visa līdz šim sakrātā pārdzīvojuma, jā, tad ir tiešām grūti ieraudzīt to patieso vērtību. Nu, kāpēc tev to, vai tiešām tev tas materiālais radīs laimīgu, un kas būs? Parasti ir tā, ja es bieži konsultācijās arī jautāju, kas būs? Un, kad cilvēks izstāsta, ko viņš grib, tad es jautāju, kas būs tad, kad tu tiešām to sasniegsi? Vai tagad iedomājies, ka tev tas viss ir? Ko tagad tu vari darīt? Kā tagad tu jūties? Ar tepat laikā, ja tam cilvēkam nav atrisināts, piemēram, es nezinu, attiecības, viņš tāpat var nejusties laimīgs, pat ja viņam ir tas viss materiālais. Jā, man tas uzdevums baigi patika, kā ir, ka tā kā soli tālāk, nevis kā tu jūti, bet tā kā kas pēc tam. Jā, jo tas arī Jo uzreiz tas, nopurcina tos jā, jā, jā. apziņas rāmīšus. Bet, zini, tas arī, man liekas, ir sirds ceļš, tā, ka tu varbūt tiecies pēc kaut kā, ka varbūt iemesls ir kāds cits, bet tu sasniedz, un tu saproti, nē, tas nebija tas. Bet arī, man liekas, ka darba vide, kāpēc tad arī mainās, jo cilvēki vairāk apzinās, viņi jūt, ka nav kaut kas. Jo arī, kā tu teici par to mastermindu, jo tas jau nav tagad, kad mēs tur tagad glābsim pasauli, palīdzēsim cilvēku, materiālais nav svarīgs. Absolūti tā. Tas ir īstenībā otrādāk. Jo nu, nevis otrādāk, bet tas arī ir, tā ir galējība tāda. Bet tā darba vide, jā, viņa mainās, un tāpēc, ka cilvēki sajūt, viņi grib kaut ko vairāk, arī, man liekas, cilvēki ir apzinās to savu dievišķo daļiņu vairāk. Jo tas ir tie pienākumi, tas, ka mēs ejam programmas, tas nozīmē, mēs dzīvojam tikai prātā. Un tās programmas ir viņas tur ir pamatā bailes, jo tad tur ir bailes, kad tu kaut ko zaudēsi, ka tu nezini kā savādāk. Un ar to apziņas celšanos mainās arī darba vide, bet tas, protams, ir apziņas celšanos, jā, bet principā jau mūsu tā pēc 2000. gada jau tās enerģijas jau ir savādākas. Nu, tā kā tas tāds dabisks ceļš, ka mēs sajūtam, tā kā kas mums sirsniņā ir. Jā, starp citu, par 2000. gadu pieminējies. Padalies, kā tas no numeroloģijas puses, kā tu izskaidro, kas bija pirms tam, tas 1990. gadi, un kā ir tagad tās enerģijas tieši 2000. Jā, tad 1900 ir tā, ka vienieks ir ļoti, tas vienieks ir ļoti, katram skaitlim ir tās pozitīvā un negatīvās vibrācijas, un var aiziet vienieks, un ar laiku, tā kā, vienieks ir, es sāku reiz, ir ļoti daudz negatīvā vibrācija, tas, ja viņš ir negatīvajās vibrācijās, viņš ir tas ir egoisms, un arī tas 1,9, viņš dod tādu, ka es gribu sasniegt vairāk, jo vairāk, jo labāk, jo vairāk naudas, jo labāk, jo es nezinu, tur lielāka mašīna, jo labāk, jo ātrāka mašīna vairāk, jo man lielāka ģimene, jo ir labāk, vai, viss ir tāda lieluma mānija, tā kā, un tas ir baigi ok, jo, tam bija jānotiek, jo tas ir, ka progress jau tur arī notiek. Bet tad ir tas, kas notiek ar visiem gadu tūkstošiem, un tas arī tas 1,9, ka 9 paliek tas, ka tu ieej galējībā un ir laiks palaist vaļā. Un tad nāk divnieks, un divnieciņš ir tāds, es uzzīmēšu to, jo divnieciņš kas ir, ja mēs uzzīmējam divnieku, ja, šitā te, var redzēt? Jā. Un tad mēs, kas spoguļu attēlā dzīvoja, uzzīmējam divnieku. Jūs veidojat kādu sirsniņu, ja? Un tas ir tas, kas, numur 2, tas 2000 gadi, ir par ko iet runa, ka tu ieklausies savā sirdī, kad arī divnieciņš spoguļos, tas nozīmē vairāk cilvēki mums trigerē. Vairāk spoguļo, mēs tā kā reflekt, ja, ka mēs redzam, ka nē, ka var savādāk. Un arī tas ir tik no numeroloģiski, tas ir tik ļoti interesanti, jo kas veido to enerģiju, kas
kas mainās to enerģētisko vidi, tie ir bērni, kas piedzimst ar dzimšanas gadiem 2000 un vēlāk. Jo dzimšanas gads satur vairākas lietas, bet galvenās lietas satur, tur ir 2 talanti, kad tu saskaiti to gada skaitli un tā pēdējie 2 cipari, un viens ir tāds talants, kas ir ļoti. Tas nozīmē, ka tas cilvēks viņš ir strādājis vairākas dzīves, lai to talantu izkoptu. Viņš ļoti meistars ir tajā. Un tad otrais ir tāds, kas sauc dieva dotais, bet dieva dotais tas nozīmē tā, ka tur ir uzdevums, ka tas talants ir jāizpauž, un tas ir tavs devums pasaulē, no ar abiem diviem viņiem. Un tas ir arī viens no labklājības skaitļiem. Un tas ir tā, ka tie bērni, viņi dzimst, un viņiem, protams, ir savs ceļš šeit, tie talanti viņiem var būt apslēpti, bet viņi ar to savu enerģiju piedzimstot, viņi atnes. Un tas gads ir tas, kas, gads ir tas, kas tā kā parāda, kas ir tie, un divi ir vairāk, nu, ir uz mieru vairāk, ka viņiem tā skriešana mazāk interesē, ka viņiem arī šajā brīdī var būt grūtāk, jo mums jau vēl tie 1,9 cilvēki ir mēs, 1,9 cilvēki. Tā enerģija jau vēl ir viena spēcīga, viņiem var būt pagrūtāk aklimatizēties pasaulē šajā. Bet, nu jā, tur katram savs ceļš. Un tas divnieciņš, viņš ir tāds, viņš vairāk uz mieru, vairāk saklausīt, sajust sevi otru. Divnieks ir arī 1,1, kas nozīmē tie viennieciņi, ka mēs saprotam, ka mēs tā kā atbrīvoties no līdzatkarībām, ka mēs esam katrs vesels, atgriezties savā veselumā un tajā pašā laikā miedarboties, bet no tā iekšējās mīlestības un veseluma vietas, nevis tā kā man vajag vai tā kā es tev, tur nav tas, kad, nav gribas tāds teikt, izmantot, ka tu izmanto, jo tu skaties tagad, pieņemsim, būvniecībā, kuras es saskārusies, ka pieņemsim, pirmkārt, nemaksā cilvēkam. Tas nozīmē, ka tu uz citiem parazitē. Un tas ir tas negatīvais viennieks, jo tas ir egoisms. Un divnieks atkal ir tāds, ka katra vienlīdzīga arī 1,1, ka mēs skatāmies ka 1+1 ir. Nu tāds ir tas, tā ir ļoti tāda plūsma, intuīcija, tas ir ļoti arī spēcīga intuīcijas skaitlis, tas ir sievišķais skaits, jo tā ir mēnesis enerģija, un tāpēc tas sievišķais atverās. Un tagad ir tikai pirmā, mums tā liekas, ka dzīve gara, bet mums tikai pat pirmais gadu simts vēl nav. Un ko tas nozīmē, ka gadu tūkstots ir mainījies, īsnībā nesen, lai gan liekas jau 4 gadi atpakaļ. Tagad tas nozīmē, ka tās dekorācijas mainās un būs lielākas izmaiņas, kamēr tā kā viss. Un te mēs runājam par 100 līdz 100 gadiem. Jo īsnībā tas īstais sākums būs 2,1. Tad ir tāds vairāk. Tagad ir viss tā kā tos vienniekus un deviņniekus. Kad tās enerģijas iet prom un nāk tās jaunās. Tā ir no pārēja, vai ne? Tā pārēja, jā. Manifestācijas process tagad notiekās, jo tā nulīte, vismaz arī, pat cik numeroloģija ļoti tuvu ir gaisa manulās, un nulīte no mana skatu punkta ir tas, kas nulīte ietver visu. Un tur vēl notiek šis process, ka tu pat nezini, kāds būs iznākums vēl, bet notiek, tas viss notiek, viņš manifestējās, un varbūt arī tāpēc tik daudz, tagad ir tik ļoti aktuāli viss šīs tēmas un tā garīgā izaugsme, vispār pašizaugsme. Tāpēc, kad mēs ar to manifestējam to jauno, un tas notiek dabiski patiesībā, liekas, ka mēs tur baigi strādājam, mums ir jāstrādā, vai, tā muļķības, tas dabiski notiek, tāpēc dabiski cilvēki sāk just vairāk, dabiski viņiem vēl kaut ko. Un man patikā tas piemērs, kad sanāk, kad visi tie, ja mēs skatāmies tie, kas dzimuši 2000. gadā, kas ir atnākuši jaunās dvēseles, un kas ir tie iepriekšējie visi mēs saucamie. Mums tas ir dabiski šobrīd process, ka mums ir vajadzīga šī izaugsme. Mēs esam atnākuši, ne ar tik lielu šo sapratni par to iekšējo mieru mīlestību, mums vairāk bija tās ego programmas, un tas ir mūsu izaugsmes ceļš, kas tika ieplānots, tāpēc jau mēs ieradāmies tajā laikmetā. Bet tajā dzīves posmā,
laika periodā. Un tad mēs uz to tiecamies, bet tie, kas nāk, viņi ir tādi jau, mēs tiecamies uz to veselumu, uz to atkal savu iekšējo pilnību, uz to sirds centrību, sirds atvērtību. Un tie, kas ir ieradušies, viņiem jau ir iekšā tā sajūta. Viņiem jau viņš ir tas miers, ko tu teici, un ne tā harmonija, mīlestība. Tāpēc ir tā, no bērniem mēs tik daudz ko varam mācīties, un viņi mums māca arī atļauj man būt, atļauj būt sev, atļauj vienkārši katram būt tādam, kāds viņš ir, jo tieši tāds viņš ir perfekts savā neperfektumā, viņš ir ideāls jau, viņš pienes jau to savu vajadzīgo gaismiņu, vajadzīgo būtību, enerģiju, nu tajā kopībā, tajā veselumā, tajā mūsu visā. Un, nu jā, cits satraucās par to, kas tur notiek pasaulē, bet man liekas, ka tas arī ir tas viens no tiem pārējais vienkārši posmiem, kad vēl kaut kam, kad, kā tu teici, triggerē, vai ne, kad triggerē un triggerēs tos visus, un tāpēc arī ir tā, kuriem vēl ir jāsadzird sevi tajā visā, kāpēc tā ir. Jā, jā, bet par nulīti, jā, jo viņš tā tur tā kā baltā krāsa, vai ne? Visi Jā, tur, viss krāsta, visi cipri iekšā, un nulīti numeroloģija, viņi izgaismo, un, piemēram, 2-0, tā kā mums 2000, nozīmē, divnieks ir mirdzošais, un tas ir tāds mums tā kā tāds pavasaris, tas ir kā pavasarī, taču saules liekas spīd vairāk, un zāle ir zaļāka, un viņa ir zaļāka. Nu, tagad mums ir tāds tā kā pavasaris, un jā, un kāds saka, kāpēc uztraucās par jaunās pasaules veidošanu, tur 3D, 5D, bet tā atslēga ir tajā, ka tu ļaujies, jo viens un 9 ir vairāk par kontroli, un 2 ir par es ļaujos plūsmā, es uzņemu informāciju, es darbojos. Un jā, tas ir, man liekas, tik superīgi, vai ir superīgi to saprast, ka nav kad ir jāsaklausa sevi un kad, ja ir ļoti lielas neskaidrības, un arī tie bērni, kas dzimuši ir, viņi var triggerēt, viņi var tieši parādīt, ka viņi tādi rebelīši un neklausa, un kas tur, un tad tur ārsti kaut kādus sindromus saliek virsū, bet tas ir viņu veids, kā viņi ienes to pārmaiņu šajā pasaulē, jā. un man gribas vienkārši pateikt, lai cilvēki, nu, kad ja ir satraukums un ja ir neziņa vai kaut kāds tur liekas pārstrādājies, tas vienkārši laiks ieklausīties sevi, un tas ir ceļš, tas ir normāls process, kam mēs katrs ejam cauri. Jā, tā kā arī pirms tam, ko mēs runājam, kad ja arī ir tā, ka tu beigās saproti, ka tās nav bijušas tavas patiesās, nezinu, tur vēlmes vai vērtības, un kad vispār tu attopies pēkšņi, ka tu esi dzīvojis ilūzijā vai ko, tas nenozīmē, ka tas nav bijis vērtīgi. Tas jau, nu, tas jau ir tas sirds ceļš, jo mēs jau ik pa laikam atnāk jaunas atklāsmes, un tad tu atkal ej un tu turpini iet vienkārši citā apziņas līmenī, citā tādā iekšējā stāvoklī, tu turpini pieredzēt savu dzīvi. Un tas, man liekas, ka viens no sirdsceļa aicinājumiem - iet drosmīgi tajā dzīvē. Un pat ja, jo nevajag arī iekrist, kas ir arī viens no tādiem klupšanas akmeņiem daudziem, kad viņi saklausās, kā vajag, kā var, kā gribētu, un tad viņi tā kā iedegās acis, aizdegās, jā, es arī tā gribu. Un viņi iet pat nesajūtot sev, vai viņiem to tiešām vajag. Bet tāpat laikā, nu jā, vajag. Jo skatieties, ir tas, ka tāds viens moments, tad tāds pretrunīgs lietas parādās, kad, jo no vienas puses, tur, kur tev velk un ir interese tajā brīdī, tev ir jāiet, jāļaujies tai pieredzē, vienkārši, ej un piedzīvo, un pēc tam tu skatīsies, kas tur notiek. Ja ieslēdzās iekšējā šis te kontrolieris, tāds kontrolieris vecāks, ja, kad nē, bet tas noteikti man atkal ievilks kaut kādās tur ilūzijās, vai nē, tā taču garīgie nedara, vai, pat visi šie te, un tu atkal sevi ierobežo, un tas tev īstenībā arī nekur neaizved un nepalīdz, tāpēc, ka tu neļauj sev tam ego pusē izpausties, ja tiešām viņam šobrīd vajag to pieredzi, lai viņš iekš kaut kā attaptos beidzot, lai viņš kaut ko caur pieredzi saprastu beidzot, tā patiesi saprast, tāpēc, ka teoriju tikai mācoties, mēs nevaram saprast līdz galam šeit iekšiņā. Tikai un vienīgi caur pieredzi, tāpēc ir tā, ka jūs varat mācīties, mēs varam lasīt grāmatas, mēs to visu, tas ir super fantastiski, bet tas paliek tikai šeit,
Bet vajag jau aiziet līdz šejienei, un šeit mēs varam nonākt tikai tad, ja mēs ejam pēc tam dzīvē, skatāmies, kā mēs praktiski ar to tiekam galā. Kas ir tas, kas mums patīk? Mēs ejam izspēlēties, ok, mēs pēc tam gūstam savas vajadzīgās atziņas, un mēs atkal varam izdarīt izvēli. Un arī tas, ka tu katru brīdi vari izdarīt to izvēli. Un tāpat laikā tu vari dzīvot un piedzīvot savu dzīvi tā, kā tu vēlies. Un tu vari būt drosmīgs un atkal atļaut sev kļūdīties. Un arī tā ir pieredze, kas ir tik ļoti īstenībā vajadzīga katram. Un tas, man liekas, ir tas foršais sirds aicinājums. Tāpēc man arī patikās, ar sirds ceļu man asociējās tas, kad, piemēram, mēs sākotnēji bijām izdomājuši, ka, nu, vai dacīt 6 no rīta tiekamies. Jā, Mēs abas vienkārši, jā, man patīk rīta stundas, tā kā, jā. Un tas pirmais rīts bija tāds, nu, tāds uz robežas, kad, un man vēl tur kaut kas sakara, ka man jā. bērni neļauj gulēt un tā. Un tad mēs sapratām, jau nākamajā dienā Dācija klausies, kā būtu, ja mēs 9 tiekamies. Abām tāds, Dācis arī tā izvēl Jā. kālnes, izgulēties. Jā, jā, jo nu, man sanāk, ka pirms 6 jāceļās, parasti 7 ceļos, un tā pirmā diena bija, kas ar mums tas laiviņš, un es jau jūtu, ka man kanēļu bulciņas vēl nemācīja. Jā, patiesībā jau mums patīk tie rīti, bet tas tāpēc, ka tas ir laiks priekš mums pašām. Mēs pieceļamies savā ritmā, savā tempā, un es biju tik laimīga atgriezties pie sava laika šitās dienas, jo es pieceļos tiešām, nu, pirms 6 parasti es ceļos, kļūdos, pēc 6 man ķermenis modina, bet man vajag to laiku, kamēr visi guļ, jo pārējie mostās 7. Es eju ārā, es vingroju, es pamostos, es iekustinu ķermeni, es ar sevi saskaņojos, un tad es varu sākt vispār dienu un tādu iekšējā resursu, kad es esmu sevi pabarojis, nu, teiksim tā, gan garīgi, gan fiziski, un par sevi parūpējusies. Tā kā tas ir tā, un tas ir tas, kas arī, ko man gribējās pateikt, kad nu, ka tu sāc palikt atklāts pret sevi, un tad tu sāc palikt atklāts pret citiem, un tu saki, kā ir. Un tad ir tā, un nav, tur pazūd viss tas, bet kā mēs taču tur teicām, mēs tur apsolījām, tik kaut kāds pienākums. Nu jā, bija, teicām, bija. Mēs Jā, domājām, ka tā būs ritīgi forši, bet nu nebija. Mēs sapratām, kāpēc īstenībā mums vajadzīgi tie rīti priekš sevis. Ne? Nu tā, jā. ka tu Zini, kā man neej tas piedzē. man atgādina arī tas, ka mēs sirds ceļa aktivizāciju, ka mēs taisījām, un kad es šitojot no līga no tevīm iemācījos to plūsmu, ka ļauties, jo es nāku no vidas, kur ir, nu, tā kā deadline, un kā, ja tu saki, ka tu izdarīsi, nu, tu izdarīsi, nu, kā tu tā, un zinu, ka tas bija tāda tajā, tādā, nu, tādā, es nezinu, kad, nu, kā, bet mēs taču vajag to sagatavot, un to sagatavot, un nākamreiz, davai, un mēs nākamreiz satiekamies, un mēs runājam atkal par kaut ko, nu, kaut ko, un tas, ko mēs tā kā teicām, ka darīsim, nav izdarīts. Un beigās īstenībā, kas bija, jo tas, ka jāizdara kaut kas konkrētā laikā vai kaut kur, tas ir tas prātā, un tas tā vīrišķā enerģija, un tas tā prāta uzstādījums, un tas ir vajadzīgs, bet ir jau jādod tai sievišķiem, tam mūsu divnieciņam laiks, ka tu sajūti, ka jā, Radošiem. nogatavoties, jā, Jā, jā. tu pateici nogatavoties, ka visam Nog, ir savs laiks. Jā, un tas jā, sirds ceļa aktivizācijā, man liekas, tas tik tāpēc organiski sanāca, jo mēs ļāvāmies nogatavoties. Nu, ka tu saproti, ka tu vari ar prātu izdomāt, ka tev jāizdara tas, bet tu jau nezini visu to informāciju. Un tāpēc tie lasījumi nu, tā kā no Taro arī, viņi jau pieslēdzās tam lielajam informācijas lauktam, lielajai bildē un pasaka, kas tur ir vispār. Nu, lai man liekas, tas tāds, jā, interesants, Klausies vēl interesants process. uz beigām. Es gribēju tev pajautāt, kā tev bija? Kā tu sajūti to savu? Es pat ne, nu, varbūt sirds darbiņu arī, bet to savu sirds aicinājumu. Kurš bija tas brīdis, kad tu sāki pamanīt, ka tev parādās interese par numeroloģiju, un tu sāki virzīties tajā virzienā, sāki tur izzināt, mācīties. Tu atceries to momentu? Zini, man liekas, tas bija tā, ka man jau tās smalkās pasaules, kas tur lieka, kas tur tas, kas man pirms 20 gadiem interesēja, jo es gāju
uz to jogu, tos jogas lekcijām, un tur bija gan numeroloģija, gan vēdiskā astroloģija, gan par emocijām, gan par nāvi, tur bija interesanti, un arī, kad tas man jau tāda, bet tas tāds sevis izzināšanas process, vai ne? Es to tā ar darbu nekad nedomāju, es domāju, saprast man, vai tiešām, nu, tā kā. Un kad tas vēlāk, kad tas sirds darbs bija tā, ka man nāk prātā, tas ir tas pirmais, kas varbūt iedeva to sēkliņu, tas bija pirms 25 gadiem. Tad otrais bija tas, kad man kā ar taro sākās, jo es par taro neko daudz nezināju. Man draudzenes teica, es tur iešu uz taro, kurus varbūt tu gribi nākt. Tur tā kā taro otrdienas, tur 2 džeki, mēs tur taro liekam un mācamies. Un es pat nezināju, kas ir taro, un man bija tas impulss, ka man to vajag. Un tas bija tāds, kad es pat nezinu, tajā brīdī pat prāts atslēdzās, jo es vienmēr visu izdomāju un izanalizēju, vai man vajag. Bet tad man bija, kad es eju, jā, un es tā sajūtu to impulsu, un tad bija tas atkal, kad es skatos, man patika, un kas man ļoti, ļoti patika, kad tā sajūta, tas ceļš, ka tu skaties, kā visums un cilvēku dzīve ir saorganizēta, un tas izteikti tā kā, jo katra taro kārta, tas jau ir mākslas darbiņš, un tur tie numuriņi, un tad man tas viss, es domāju, es to toreiz domāju, es gribētu to darīt, bet tad jau bija, cik tur, jā, kāds mums taro lasītājs, tur kaut kāds vecenītis ciemā, jā, ko tu tur, un man taču tas prestižais darbs, nu, ko tu tur dace, jā. Un tad tas bija tā. Un trešais punkts bija tad, kad es jau sāku, pa pirmie lasījumi pa sirds darbu, tā kā sapņu nodarbošanos bija tikai no tāra. Un tad es domāju, bet tāra jau ir sinhronitātes tā kā sistēma, sinhronitātēm balstīta. Bet ir taču mums katram tas dievišķais plāns. Un tad, kur tas dievišķais plāns ir, tad ir astroloģija, numeroloģija. Un tad bija tas, kad tas trešais posms, ka es sajūtu, ka tas ir tas, kad tā numeroloģija, jo numeroloģija tev nevajag, tu pats vari aprēķināt no dzimšanas skaitiem, arī visums komunicē ar numuriem, un tad es izvēlējos, es domāju, numeroloģiju, nevis astroloģiju. Un tā, tas bija tā kā pa sirds darbu. Ja pa sirds ceļu, tad man liekas tas moments, kad es paskaties, ka man sapratu, ka man tā nauda, kas nāk no tā darba, man nenes gandarījumu. Es vairs sevi ar viņu nevaru pabarot. Man viņu nepabaro. Tā kā, man liekas, tas bija tas, un arī, ka es biju reāli, sāku palikt neiecietīga. Zin kā, kad jā, es sāku neiecietīga palikt pret citiem, un tad tas bija tas wake-up moments, kas tad ir mans tas sirds ceļš. Ja tā kā baigi interesanti, vai ne? Es nevaru pateikt, ka tagad, jā, tur 10. maijā, 10. no rīta sākās mans sirds ceļš. Viņš tāds, tāds. Protams, ka nevar. Protams, ka nevar. Tie atslēdziņas, tu pateici, ka bija sajūta, ka man tur jābūt, ka man to vajag. Nezinu, kāpēc prāts atslēdzies, tur tīri tevi vilka sirds, tā kā dvēseles aicinājums. Bet vēl ir tas moments, kurā brīdī tev bija tā sajūta, kad jā, es gribu darīt šo, un es iešu uz to. Un tad sākās notikt visas tās pārmaiņas, tās šaubiņas, pirmās bailītes, pāriešana, tad sajūtas, ka kaut kas man ķermenī vēl tā kā neļauj pāriet. Kas bija tas brīdis, kad tu tā kā iekšēji pieņem tādu vairāk gatavību, ka tu spēji... Jā, pieņēmumu lēmumu, jā, jo kad tu pieņem lēmumu, man jau sāka aizmirsties, man liekas, bet tas brīdis, kad es pieņēmu lēmumu, bija, kad es... Sajūtas. Jā, tās bija sajūtas, bet tas bija tā, ka es zinu, ka es gribu savādāk. Un man pat nezināju, ko es vienīgi izdarīju, jo es visi jau gribu savādāk, bet tas finansiālais vienmēr ir tās šaubas, un kā tu tad nopelnīsi. Jā, es tā kā svešā valstī un mājai kredīts un tā. Un tad bija tas, kad, lai prātu nomierinātu, tad es uztaisīju savu finanšu plānu, kā tas varētu izstīties, un prāts nomierinājās. Kad ir tas buferīts kaut kāds, tu zini, tā kā tu prāts zini, ko darīt, ja ir tas, ja ir tas, ja ir tas.
Un tad tas lēmums man pienāca, un tad viss, un tas ir tas lēmums bija tāds klikšķis, un tas, man liekas, tas ir viennieciņš pozitīvajās vibrācijās, kad tev ir prāts ar sirdi saslēdzies, un tev šaubu nav. Kad tu saki jā, tu pasaki visam, un jā, es to gribu, es nezinu, kā tas būs, bet jā. Un tad bija interesanti, ka tie cilvēki, kuriem es teicu, jo tās aiziet no tā darba, no kādas aiziet, tas ir ļoti nepopulārs lēmums. Un tagad paliek arvien populārāk. Bet tad bija ļoti nepopulārs lēmums, un es gaidīju, ka būs, ko tu dari, bet kā tad tu, un bija otrādāk, ka cilvēki īstenībā, cik forši, un bija tik interesanti, un tas arī tas moments, kad tu pieņem lēmumu, tas klikšķis arī, ka tu pasaki jā, ka tev vairs citu cilvēku domas neinteresē. Es zinu, ka tu biji tā kā, ka citi cilvēki sēja šaubas, ka var sēt, viņas tā kā, viņi tev metī ar tām šaubu sēkliņām, un te viņas tā kā, tās nav manas Jā, sēkliņas. jo triggerīši jau nāk tad, ja tev pašam vēl ir šī Jā, šauba, tad tev nāk tā kā, lai tevi izgaismot, ka, bet tev taču pašā vēl ir šaubas, tu pati vēl īsti netici tam, ko tu tur esi izlēmusi, bet tad, kad tu tiešām ar sirdi sajūti, ka, nē, tas ir tavs, nu, tā kā, kad, kur nu vēl, ja ne šo, un tad ir pilnīgi savādāk, un tad ir tev, kad visums tev atkal nāk nevis triggeri, bet kā apstiprinājums tam tavam patiesajai sajūtai. Tā kā tas jā, un es arī saņēmu tādu vadību, ka tagad tu esi visuma universitātē, un man nāca, ka es jau aizgāju, bija atpūtos jau, un tagad es izdomāju, ka numeroloģija, un tad man tās numeroloģijas nāca, un tas bija tiešām nereāli. Jo es agrāk domāju, numeroloģija, labi, tur ir vēdiskā un vēl kaut kāda, nu, ka viņas ir, nu, bet tur viņu ir tik daudz, un man viņas nāca viena pēc otras. Tiešām tā kā, nu, tas bija vadīts. Tas bija tas, kad man parasti lasījumos, ka izkrīt tās lielās arkāns, nozīmē, ka tas ir orķestrēts, tas ir vadīts. Tu esi vadīta. Tu pateici jā, un tu ļaujies, un tas ir tas divnieciņš, ka tu ļauj savai sirsniņai atvērties. Tu esi pateikusi jā, un tu tiec vadīts. Un tas ir tāds, nu, tā ir tāda maģiska sajūta. Protams, ka bija tur bailes, tu jau zini, vai ne, ka tās bailes jau, bet tā arī jau ir pat daļa tajās no bailes, jā, bet arī tās bailes ir tās, bailes. Tagad jau tu tā uz to skaties. Jā, stāv jau tā. Tā jau ir tieši tā, Jā, drosmīgi iet iekšā tajās bailēs. Skaties, par ko ir, kas ir tas, kas man jāpalaiž, kas ir tas, kas iekšā, par ko es tur pārdzīvoju, kā tad es īsti baidos, jo te jau ir tikai tādi prāta izdomājumi, prāta stāstiņi, un tad ir tāda, ko tu tagad esi izdomājis? jā. Kas tev bija? Kāds tev bija? Kur ir tev kāds posms vai kaut kas, ka tu saki, jo es tagad Jā, tas man ir ir sajūta, tagad. ka par mani mēs varētu parunāt citā. Jā. Tāpēc, kad tu vēl varētu, man ienāca, tā, kad mēs tā runājam par tiem skaitļiem, man ienāca prātā, ka tu varētu arī manus skaitļus tur mazliet pakomentēt, tāpēc, kad Jā, cilvēks, kurš rada to harmoniju starp visām šīm te pasaulēm, pirms veselumu 2000 un arī. šajā 2000, tas būtu, man liekas, ļoti interesanti paklausīties arī Jā, citiem. pareizi, jā, jo tev Caur dzimšanas šādu gads. perspektīvu. Un tāpēc es te gribētu jau tevi aicināt. Mēs aizrunājamies par taro un visiem lieliem arkāniem. Pastīsimies, ko mums šodien, kāda vēstījumu iedos šajās, man liekas, ka šodien ir tik foršas mums enerģijas tagad aktivizējušās šajā sarunā. Tādas ļoti sirsnīgas, par to, ka tiešām tāda lielāka skaidrība ienāk par to, kas ir tas ceļš arī tiem, kas ir dzimuši tāda pirms 2000. gada. Jā, par sirdsdarbiņu. Dacīt, lūdzu. Man sajūta, ka jāizrok divas kārtas, tā kā mēs to divnieciņu Un tagad. tava tārā ģimenīte, lūdzu, studijā. Paldies. Lūdzu, studijā. Oh, cik interesanti. Tās sinhronitātes ir vienkārši dievīgas. Jo mēs runājām pa 1,9, ja, un pa 2, un kādi man kārtas izkrīt 2 un 9. Oho! Jā, un tas arī pa materiālu un pa sajūtām, tieši ko mēs runājām. Tagad tas message nāk. Es protams, īstenībā tās ļoti skaistas kārtas. Tas ir divi kaps, ir divi kausiņi, tas ir attiecībās tā ļoti romantiska kārta.
un 9 tas ir tā, ka tas ir pa, nu tā ir, ka tā ir pašpietiekamība, materiālā neatkarība, bet tas message šitā te bija, te ir, kad, nu, zinīgi, man tas aicinājums nāk tā, ka, tepat arī rekapot pils, tas aicinājums ir tā, ka vat, mēs runājam, ja, ka tur 1,9, ka nevajag atmest, nu, kad nevajag atmest to savu vēlmi sasniegt vairāk, bet ir jāskatās, te ir aicinājums ieklausīties sirsniņā, kāpēc, ko tu saki, tas nodoms, kāpēc, jo viņš tev rāda, kāpēc. Kāpēc tu tieši gribi. Un šeit ir arī tas te ļoti, ļoti par to, ka tas ceļš arī nav jāiet vienam pašam, ja mēs skatāmies 2,9 un 22 plus 9 ir 11 un 11 ir 2, tā kā mēs tā kā visi ir tajās enerģijās, ka vienkārši ir arī tā, ka tas aicinājums ir, ka nevajag, ka skatīties otru personu kā līdzvērtīgu, pat arī, ja liekas, ka tas cilvēks, viņš ir tajā savā deviņnieciņā, ka viņš ir augstāk, un šeit nāk par tiem skolotājiem, kad jo tas vecais, tas, ka ir guru, ir skolotāji, kuri jāklausās, un tad ir tikai tās metodas, kuras tu dari, tā ir novecojusi tehnika. Tagad mums katrai mums iekšējā gudrība, un katrs var būt tev skolotājs, un ir uzdevums saklausīt tavā sirsniņā divi, ko paņemt tai tavai labklājībai, nu, labklājībai plašā nozīmē, vispār, lai labi klājas katrā jomā, ko paņemt un ko atstāt. Un tad iet tālāk, tā kā tu saklausi sevi, tu sadarbojies ar citiem, bet tu ej vienalga savu ceļu. Jā, Tas ļoti, te ļoti, ļoti vērtīgi. ļoti skaistas, ļoti, ļoti skaistas tās kārtas īstenībā. Jā, un tas arī par to, vai ne, miedarbību, sadarbību. Skaisti, lai šis kalpo katram atvērs kaut kādas priekš sevis savus, vai ne, vēstījums īstās notas saskaņoties, lai var. Nu, paldies, Dacī, tev šodien par sarunu. Paldies tev! Prieks par visiem, kas šo noklausīsies līdz galam un kas noklausās vispār šos te visus mūsu ikrīt sarunas ar visiem šiem te tāro vēstījumiem. Man liekas, viņi ir tik vērtīgi un tiešām tās sinhronitātes ir apbrīnojams un dievišķas. Tā kā, jā, ko mēs tiekamies tad nākamajā rīt sarunā, jā? Nākamajā reizē mums būs tēma, mēs sakam jau to mūsu tēmu. Vai tas Jā, par enerģijas līmeņiem, vai ne? Jā, mums bija plāns tātad parunāt jau par enerģijas līmeņiem, kā tie strādā, tātad par smalkajām enerģijām, bet to mēs tad vēl, to, Pavernēsim. to mēs vēl tad, jā, nosaukumu izdomāsim, kāds īsti sauksies, par ko tas ir, jo tāpēc, kad SCA par cik arī notiek šī tā strādāšana ar visiem smalkajiem mūsu līmeņiem, tāpēc arī mēs izdomājam, ka nu, tā ir vērtīga tēma, kurai pieskarties, par kur mazliet parunāties, padiskutēt, dāts arī no sava skatījuma, kas ir jāņem vērā. Nu, lūk, tā kā tiksimies tad nākamajā rīt sarunā. Paldies, Jā, Dacīt, lai tiksim. tev visiem forša diena. Nu, ko? Tā! Tā.